Nākamais runātājs Ģirds Ozols, Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs. Jau tika pieminēts mūsu pirmajā sesijā kontekstā ar auditu un auditoru lomu, jo Greitāna kungs jau izteica kaut ko. Bet man šķiet, ka jūs atceraties, ja? Un pats pēc tam teica, ka tas nav forši. Ģirt, jūs nebijāt vienkārši, ja? Auditorija klikšķināmais ir jūsu rīcībā un atgādinu kolēģiem, ka tātad iespēja uzdot savus jautājumus arī Slido.com vietnē, ja gadījumā pazudis kodiņš aiz restītes vai hashtag jāraksta FM audits. Paldies, Robert Lūdzu. Robert. Paldies par pieteikumu, Harold. Godāta auditorija, patiesi prieks šodien būt kopā jums un izstāstīt nedaudz vairāk par tādu jēdzienu kā kibernoturība. Noteikti, ka daudzi dzirdējuši šādu jēdzienu. Pārsvarā gan līdz šim tas paliek tādā rindkopas, ja virsrakstu līmenī, publiskā telpā. Bet, ja man būtu vienā teikumā jāpasaka, kas ir kibernoturība, es teiktu, ka tas ir viss vienā. Ja mums uzdod jautājumu, kas ir kultūra, tad pirmajās klasēs mēs atbildām, ka kultūra ir koncerti, teātris, dziesmu svētki. Pēc tam jau mēs saprotam, ka kultūra ir arī sports, arī izglītība ir kultūra, arī mājasemniecību, tradīcijas ir kultūra un viss vienā. Tāpat ir arī kibernoturība. Jā, mēs uzņēmumā domājot par mūsu jauno stratēģiju, domājot par mūsu vīziju, kas ir droša, jaudīga un iekļaujoša digitālā Latvija, lielā mērā vadījāmies no 4 notikumiem, jeb apstākļiem, kas ir būtiski un kas ir lielā mērā kibernoturības tēmu pēdējo 2,5 gadu laikā pacēlus citā līmenī. Tas, protams, ir Covid, tas ir karš, tā ir mākslīgā intelekta attīstība un ienākšana mūsu dzīvē un sadzīvē, un, protams, tā ir kvantu šifrēšanas tehnoloģijas tālākā attīstība. Lai mēs būtu uz vienas lapas par to, no kādas perspektīvas es stāstīšu par šo tēmu, tad svarīgi ir arī man pateikt, kāda ir mūsu loma, kā mēs redzam taisni kibernoturības jautājumos. Pirmais, ko es noteikti vēlos minēt, tā ir apraide, ko mēs nodrošinām, gan zemes apraide, gan arī radio apraide, un ne tikai sabiedriskajiem mēdījiem, bet daudz plašāk. Otrs temats ir saistīts ar maģistrāliem optiskiem tīkliem, jo, ja mēs raugāmies uz lieliem telekomunikāciju operatoriem, elektronisko sakaru komersantiem, tad tas mugurkauls šai optikai ir tas, ko mēs attīstām un pārvaldām, un kas būtiski ietekmē pakalpojumu pieejamību. Vēl pēdējo 10 gadu laikā esam attīstījuši datu centrus un varētu teikt tā, ka kritiskākie 150 resursi ir izmitināti un tiek veiktas kopijas tieši mūsu pārvaldībā. Un, jā, 8 gadus, Roberts iepriekšējais runātājs pieminēja, 8 gadus jau nodrošinām valsts resursu aizsardzību pret pakalpojumu attiecas uzbrukumiem. Biežāk parādās šis jēdziens kā DDoS uzbrukumi. Un noslēdzoši, jā, 17. gads burtiski pagājušā nedēļā palika tādam pakalpojumam produktam kā e-paraksts. Kibernoturība un digitālā telpa ir grūti iedomājama bez autentifikācijas iespējām un bez attālinātas parakstīšanās iespējām. Kā mēs stiprinām kibernoturību un kas ir tie 3 galvenie pīlāri mūsu redzējumā? Pirmkārt, tie esam mēs paši, jo līdzīgi kā instrukcijās, tā kā jūs uzsākat lidojumu vai esat lasījuši instrukcijas, jūs lieliski zinat, ja tiek izmestas skābekļa maskas, tad sākumā jums jāuzliek pašam sev un tikai tad bērnam, ja bērns ir blakus, nevis otrādāk. Šis ir absolūti līdzīgs stāsts, lai pārvaldītu IT, IKT kiberizaicinājumus, tad sākums pilnīgi noteikti ir pašiem ar sevi un ar savām mājām. Otrā sadaļa ir mūsu klienti. Klientu izaicinājums 2,5–3 gadus, nedaudz arī iepriekš bija, bet tagad jau sevišķi spilgti ir
nepietiekošais resurss, ar to saprotot gan laiku, gan cilvēku resursu, gan finanšu resursu, kā arī izaicinājums, kā pārvaldīt infrastruktūru, kura faktiski jāpārvalda 24/7 brīvdienās, ieskaitot svētku dienas. Salīdzinoši maz tomēr būs tādi uzņēmumi un resori, kuram šāda faktiska kvalitatīva iespēja ir. Un noslēdzošais ir sabiedrība, jo ievainojamība infrastruktūrā un pakalpojumu atteicis bieži gadījumi lielā mērā ir saistīti ar pašu vājāko ķēdes posmu, un pats vājākais ķēdes posms ir cilvēks, indivīds, jeb sabiedrība kopumā, gan korporatīvā līmenī, gan arī nacionālajā līmenī. Un šī vēl ir nozīmīga sadaļa, ar ko mēs strādājam jau pēdējos gadus. Bet pirms mēs ejam katrā no pilāriem tālāk, vēlējos ieskicēt, kādos apstākļos mēs dzīvojam un pret ko mēs stiprināmies. Šie 10% ir tas laiks, ko civilizācijas vēsture, rakstītā vēsture ir piedzīvojis bez kariem. Tātad vairāk kā 3000 plus gadi vienmēr ir noticis tāds vai savādāks karš uz mūsu planētas. Skaidrs ir tas, ka tādu konvenciālu un nekonvenciālu karadarbību pieprot cilvēki, būtnes. Vēl pagājušajā gadsimtā nozīmīgākais, teiksim, nacionālās drošības jautājuma aspekts, protams, bija klasiskais konvenciālais karadarbības izvairīšanās no viņām, kuram klāti nāca gan pārtikas pieejamības izaicinājumi, ekonomika, vide un citi ietekmes faktori, un tikai pēdējos 20 gadus klāti nākusi arī kiberdrošība. Kiberdrošība visos trijos segmentos, individuāli, korporatīvi un arī nacionāli. Līdz 16. un 17. gadam, tātad pavisam nesen vēl atpakaļ, par kibernoturību kā jēdzienu pat netika lietots, un par kiberuzbrukumiem un kiberdraugiem pamatā runāja no tādas perspektīvas, kā no ārējā perimetra perspektīvas. Tas ir, kā aizsargāt ārējo perimetru mūsu informācijas sistēmām vai aplikācijām. Un tas lielā mērā arī bija viss, ja mēs runājam par apzinātām darbībām un apzinātu aizsardzību. Šobrīd jāsaka, ka kiberdrošības temats ir visa IKT infrastruktūra, sākot no pasīvās, kas ir elektrība, optika, fiziskie data centri, līdz pat attiecīgi augstākiem līmeņiem, aplikācijām, sistēmām un mākoņu pakalpojumiem. Otrs segments nozīmīgs, jau pieminētais, ir individuālais līmenis. Un individuālais līmenis, kā es arī minēju, sagādā arī vislielākos izaicinājumus un prasa arī vislielākos resursus. Kas ir tās principiālās atšķirības starp konvenciālu un nekonvenciālu karadarbību un kiberizacinājumu? Un tās atšķirības lielā mērā ir 4. Tā fundamentāla atšķirība ir tāda, ka kiberuzbrukums ir nevis lai pakļautu vai lai iznīcinātu, bet lai eksploatētu. Tā ir tā fundamentāla atšķirība. Otra nozīmīga lieta, protams, ir tas, ka ieroči un metodas ir daudz lētāki, fiskāli, finansiāli lētāki, lai varētu veikt šādas darbības. Trešā nozīmīgā atšķirība ir tāda, kad ir redzams vai neredzams. Bieži vien infrastruktūrās arī jau par klasiku kļuvušos piemēros arī lielās un attīstītās digitāli ekonomikās un kiberdrošības jomā attīstītās ir tas apstākļus, ka konvenciāli, nekonvenciāli, bet tomēr tas ir redzams. Ja mēs runājam par infrastruktūru un kiberdraudiem, tad piemēri arī Latvijā arī ļoti daudz, kad būtībā tu vari nemaz nezināt, ka tavā infrastruktūrā jau kāds ir. Tu vari nezināt to dienas, tu vari nezināt mēnešus, tu vari nezināt arī gadus. Protams, šie mirkļi ir paši izaicinošākie, jo bieži vien ir tā, ka kaut kāda noteikta infrastruktūras daļa, to saprotot, ir vai ļoti dārgi, vai būtībā tālāk nav eksploatējama.
jo viņa ir ļoti sarežģīti attīrāma. Ceturtā lieta un būtiska atšķirība ir teritorija un telpa. Konvenciāli, nekonvenciāli teritorija telpa tomēr tiek iezīmēta. Ja mēs kaut vai raugāmies uz Otro pasaules karu, tad, protams, bija ļoti daudz iesaistītās valstis, nācijas un teritorijas, bet nebija jau iesaistīts visas mūsu planētas Zemes valstis un teritorijas. Kiberdrošības gadījumā tas faktiski vairs nav nosakāms, un kāpēc nosakāms, es arī jums izstāstīšu. Jā. Būtiski ir saprast to, ka uzņēmumi, kam ir kritiskā infrastruktūra vai kuriem ir darbības nepārtrauktības plāni vai abi divi, lieliski apzinās savu ne tik veiksmīgāko stūrīti infrastruktūrā, bet mums jāapzinās arī tas, ka arī ienaidnieks to diezgan labi var uzzināt. Tas, ko jūs redzat uz ekrāna, ir tas, ko jūs bieži varat redzēt arī savos telefonos. Tas, ka jums tiek paziņots tas, ka jūsu saziņa ir šifrēta. Nākošais slaids ir nedaudz pamainīts, tā tēze par to, ka pagaidām tā būtība ir tāda, ka kvantu datori attīstās šobrīd tik ātri, ka mēs esam ļoti tuvu tam, ka viss šifrētais vai faktiski viss šifrētais vai neuzlaužamais būs atšifrējams pietiekoši tuvā nākotnē. Kāda ir mūsu atbilde, ko mēs darām no savas puses, tad mēs esam uzsākuši Nacionālā kvantu tīkla izbūvi kopā ar partneriem, kuru domājam realizēt aptuveni 30 mēnešu laikā. Attiecīgi, ņemot vērā to, ka datu pārraides optiskais tīkls ir kritisks vai kritiskākais, svarīgākā, nozīmīgākā komponente drošiem pakalpojumiem, viņa saņemšanai un nodošanai, tad mēs redzam, ka šī investīcija ir absolūti pamatota, ņemot vērā tos nākamos izaicinājumus. Kas tiek plānots? Tiek plānots izvietot kvantisko atslēgu šifrēšanas iekārtas mūsu optikas nozīmīgākajos mezglos, attiecīgi nodrošinot to, ka datu pārraide, kas tiks nodrošināta pēc šīs infrastruktūras palaišanas, nodošanas eksploatācijā, vairs nebūs atšifrējama arī pēc kvantu datoru ienākšanas mūsu sadzīvē un dzīvē. Tas bija par mums pašiem, par klientiem. Klientiem ir divas nozīmīgas sadaļas. Viena sadaļa ir aizsardzības sadaļa, domājot par tiem pašiem pakalpojumu attiecas uzbrukumiem, kurus mēs nodrošinām jau pieminētos 8 gadus lielam skaitam resursu. Otra sadaļa ir koplietojamās platformas. Ņemot vērā tēzi par to, kādi ir resursu izaicinājumi iestādēm, organizācijām, arī kapitāla sabiedrībām, tad tēma par koplietotām platformām ir nozīmīga, un mēs redzam diezgan strauju progresu tajā, kā šajās platformās nonāk informācijas sistēmas, jo sevišķi kritiskākās no tām. Vēl pavasarī stāstīju par pagājušā gada kiberdrošības izaicinājumiem, un tā kā minēju, ka nozīmīgākais izaicinājums ir kvantitatīvie parametri, kā viņi pieaug, un minēju, ka pagājušais gads ir bijis kiberintensīvākais, tad jāsaka, ka šis gads ir vēl intensīvāks, un šī gada pirmajos 8 mēnešos pakalpojumu attiecas uzbrukumu skaits ir gandrīz vai 2 lielāks nekā pagājušā gadā kopumā. Arī runājot par otru parametru, sarežģīto parametru uzbrukumu pārvaldībai, tas ir ilgums uzbrukumu. Tad pagājušā gadā vidēji tas bija 10 stundas katrs uzbrukums un garākais 7 dienas, tad šogad mēs esam piedzīvojuši uzbrukumu, kas bija ilgāks nekā 2 mēnešus. Tas, kas ir mainījies, ir sevišķi kopš pagājušā gada sākuma, tātad kopš kara sākuma reģionā, ir mainījies uzbrucēju profils un ir mainījies uzbrukumu raksturs.
Šobrīd, atšķirībā no iepriekš, var droši teikt, ka Lauvas tiesa no uzbrukumiem ir centralizēti vadīti un labi organizēti, sākot jau no etapa, kad tiek rekrutēti uzbrucēji. Būtībā uzbrucēju rekrutēšana ir kā jebkura sociāla kampaņa. Un, ja sanāk, bija viņas slēptāpas un bija tā teikt tajā melnajā sadaļā, darknetā vai kādā pelēkajā zonā, tad šobrīd tas notiek pakāpi atklātāk. Otrā nozīmīga sadaļa, kad ir uzbrukumi vairumā gadījumi ir apmaksāti. Apmaksas veids var būt gan klasisks, gan arī kriptovalūtā. Nozīmīgi arī ir, kā tiek nodalīti pakalpojumi pa uzbrukuma veidiem un izrietoši no rezultātiem. Trešais nozīmīgs aspekts, kas arī iepriekš bija parādījies, faktiski parādījās vēl pirms 18 gadiem, tad, kad Igaunijā Tallinnā tika demontēts Aļošas piemineklis. Tas ir politiski motivēti uzbrukumi. Arī mūsu komanda, kas strādā arī šajā režīmā 24/7, kiberdraudu novēršanai, resursiem, kurus mēs aizsargājam, ir acīm redzami gan sakritība datumos, gan laikos, kas attiecās uz mūsu valsts svētkiem, kas attiecās uz mūsu atbalstu Ukrainai, kaut kādiem lēmumiem, kas attiecās uz lielā pieminekļa nojaukšanu. Skaidrs, ka tā nav sakritība. Sanāk, izteikti 2-3 gadus atpakaļ bija pamata mērķis bija izspiest līdzekļus, tad šobrīd lielā mērā tas pamata mērķis ir diskreditēt valsti. Par uzbrukumu raksturojumu. Aizvien biežāk tiek veikti izpēti pirms uzbrukuma. Tie nav uzbrukumi tā vienkārši primitīvie, lineārie uzbrukumi. Tiek meklētas vājākās vietas, kas prasa iespējami lielākās serveru jaudas, lai viņas darbinātu. Līdzībās runājot, arī Roberts jau pieminēja, lai izstāstītu, kas ir tas uzbrukums un kā tas ir mainījies, ir tā, ka ja mēs iedomājamies, ka mums ir klienta apkalpošanas centrs, un tur ir klasiskā sistēma, ka jūs beigat numuriņu paņemt. Tad gaidat, kad jums pienāks jūsu kārta. Ja sanāk bija tā, kad ir viens cilvēks ienāk tajā klienta apkalpošanas centrā un paņem visus numuriņus. Pēc mirkļa atkal aiziet paņem visus numuriņus. Tad šobrīd tā situācija tāda, ka nevis tā, ka viens cilvēks, bet kad ir 1000 vai 10 000 vai 10 000 cilvēki, kas vienlaicīgi ņem ārā visus numuriņus. Tādā veidā nonākot pie tā rezultāta, ka attiecīgais interneta resurs nav pieejams. Jau pieminēju, ka tiek apmaksāts katrs uzbrukuma tips savādāk, ir savas likmes, kā arī, protams, ir tas, ka tiek apmaksāts arī komerc VPN izmaksas. Un līdz ar to, ja mēs runājam par laiku iepriekš, tad mēs varējām arī konkrēti identificēt valstis, jeb teritorijas, no kuriem tiek veikti uzbrukumi, tad šobrīd tas ir diezgan liels retums. Iepriekš mēs varējām bloķēt noteiktus kanālus. Šobrīd faktiski tā novēršana ir tādā online režīmā, pētot uzbrukuma tipu un skatoties, kas tiek darīts, un attiecīgi tiešsaistē arī, ja tā varētu teikt, reāli laikā nodrošināt aizsardzību. Un, protams, ir pēc tam, pēc katra uzbrukuma ir izpēte. Jā, ņemot vērā auditoriju, DDoS pakalpojums ir pieejams iestādēm, kapitāla sabiedrībām, pašvaldībām, arī pašvaldību kapitāla sabiedrībām jāizrāda savu interesi, un šis pakalpojums ir valsts dotēts. Otra sadaļa klienta kontekstā ir koplietojamās platformas, saucās Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs. Jāsaka, ka aizsākot šo projektu 17. gada pavasarī, nododot eksploatācijā, tas mūsu optimisms bija mazāks nekā ir reāli padarītais. Tajā mirklī, kā valsts informācijas sistēmas, mūsu valstī bija reģistrētas 148 sistēmas. Un mūsu mērķis bija
ambiciozs un pat pārāk, ja tā varētu teikt. Šobrīd valsts informācijas sistēma reģistrs ir pa 100 vienībām lielāks, bet mums ir tāds tiešām zināmā mērā lepnums par to, ka 157 sistēmas ir izmanto vismaz vienu no koplietošanas pakalpojumiem. 32 iestādes, kopumā 19 pakalpojumi, un kā katru gadu veicām arī šo iestāžu iesaistīto aptauju, lai saprastu, kas ir tie galvenie motīvi, kāpēc, kas ir labi un kas ir slikti, vienmēr sakot, vienkārši pasakot. Tad mums, protams, ir virkne ar elementiem, par kuriem mēs nelepojamies. Tajā pašā laikā jāsaka, ka pieejamības, pakalpojumu pieejamības pieaugums, kas ir viens no 3 pamatvaļiem jebkurai tehnoloģijai, un tie 3 vaļi ir pieejamība, tas ir pēc iespējas mazāk pārtraukumu pakalpojumu saņemšanā, otrs pīlārs ir drošība, un 3. ir integritāte. Iespējams, ka integritāte ir jūsu profilā tas lielākais nākotnes izaicinājums, jo pieejamība ir skaidri mērāma pie kvalitatīviem rīkiem, drošība arī ir labi nosakāma no procesu viedokļa, no KPI viedokļa un no kontrolēm. Savukārt integritāte ir tas sarežģītākais jautājums uz priekšu raugoties. Integritāte ir tas, lai izmantojot IT, IKT platformas pa ceļam šī informācija, kas tiek pārraidīta, nemainītu saturu, lai viņā nekas nemainītos. Lai viņa paliktu tāda pati, kā sūtītājs viņu nosūtīs, lai viņa 1:1 būtu tāda pati arī gala saņēmējiem, kam tas tiek sūtīts. Tas varētu būt tas lielākais nākotnes izaicinājums. Jā, ir temats, kas no vienas puses ir sarežģīts, no otras puses ir vienkārši. Mēs zinām, kā notiek cīņa par IT personālu. Mēs zinām, cik ļoti pietrūkst. Mēs zinām, cik ļoti maksā. Jā, ja mēs runājam par lielākām organizācijām, protams, tā ir pamatēma par to, lai IT speciālisti sevišķi augstākā līmeņa varētu nodarboties ar to, ko viņiem vajadzētu nodarboties. Nevis mēģinot vienlaicīgi mainīt printeriem kārtridžus, tajā pašā laikā domājot par kiberdrošību paralēli. Var, protams, bet tās ir diezgan dažādas dimensijas, kas tirgo diezgan dažādi, komerces tirgo diezgan dažādi tiek apmaksātas. Radikāli dažādi. Vēl par pašu procesu kā tādu. Process nav viegls, nav sarežģīts, bet tāds viņš ir. Ir sākotnējais etaps, kad iestāde izrāda savu interesi, lai konkrēti informācijas sistēmu iekļautu šiem pakalpojumiem platformā. Tikpat labi tas var būt tikai viens pakalpojums no 19. Un ir varam darba grupa, kurā piedalās attiecīgi arī drošības iestādes un tiek pieņemts konceptuāls lēmums. Un pēc tam jau ir skaņojums par pašu procesu, migrāciju un fiskāliem aspektiem. Labā ziņa, šis ir pili izņēmums, attiecīgi nav nepieciešams iet nevienmēr tik gludo iepirkumu ceļu. Priekšpēdējā sadaļa ir par vēl pieejamiem rīkiem, arī bezmaksas rīkiem. Es jau pieminēju e-parakstu un gan autentifikācijas kontekstā, gan arī parakstīšanās kontekstā. Sakaru nodrošināšana, jeb sakaru nepārtrauktība, sakaru infrastruktūras darbības nepārtrauktība ir, protams, labs jautājums. Tur valsts ir salīdzinoši daudz darījusi un arī pēdējos 2 gadus arī investē līdzekļus, gan mācoties no Ukrainas piemēru un izaicinājumiem, gan arī atbildot arī uz tehnoloģiskiem izaicinājumiem. Noslēdzošā sabiedrības sadaļa mums ir Covidam aizsākoties, mēs izveidojam hashtag, kas ir digituvi,
tātad nevis digitāli, bet digitūvi. Un mums ir programmas gan televīzijā, gan radio, gan arī, nepateikšu latviski, podkāsti par tēmām, kas ir saistīti ar ne tikai kiberdrošības jautājumiem, bet jautājumiem, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, gan sakaru jomā, gan arī plašāk. Otra nozīmīga sadaļa ir mūsu darbs ar sabiedrību kopumā, kas ir saistīta ar e-parakstu. Labprāt, mūsu cilvēki iet uz uzņēmumiem un stāsta gan visas nianses, gan sarežģītās, gan vienkāršās, kas ir saistīts ar e-parakstu. Un e-parakstu mobile, vienmēr sakot, visiem autentifikācijas parakstīšanās rīkiem. Bet jāsaka, ka sabiedrības zinātība ir dažāda. Mums arī gadās, ka piezvana klienti un vaicā, kad es tur pirms 2 vai 3 gadiem kaut ko parakstīju e-parakstu portālā, viņi paprasa, vai es nevarētu atsūtīt to dokumentu. Vai, dažādi ir. Vēl nozīmīgs aspekts, ko mēs esam mācījušies arī no saviem novērojumiem sadarbībā ar mūsu partneriem, klientiem, ir tā saucamie kibernoturības treniņi. Mums ir radīti produkti, pakalpojumi, kas daži šobrīd kā reiz ir arī testu režīmā, gan tā ir pikšķerēšanas dažādi vingrinājumi, kas dod salīdzinoši labu priekšstatu par to, kādas ir konkrētās iestādes uzņēmumu vai korporācijas darbinieku noturība pret dažādiem kairinājumiem. Šeit arī, bet to mēs visi tā kā zinām, ir vienmēr tas lieliskais jautājums arī par gala iekārtām un arī mobiliem telefoniem. Tas skaitā darbinieki sevišķi, ja ir pieejami uz telefona arī darba e-pasta un daudzas citas piekļuvis darba serveriem, dokumentu vietnēm un līdzīgi. Tas viss ir izcināms. Ja vien ir funkcijas, kā to atrisināt, bet noteikti mums ir kopā. Un noslēgumā parasti pēc priekšlasījumiem šādiem man arī, protams, es arī saprotu to reakciju, ja kiberdrošība nav ikdiena vai IT nav ikdiena. Par to, ka viss tā teorētiski un tā izskatās jau tā kā interesanti, bet kāda ir tā realitāte. Šeit man būs 3 piemēri, par vienu no kuriem gan es izstāstīju, tātad būs 3, kopumā bija 4. Viens, kas ir saistīts ar kvantu šifrēšanas attīstības iespējām, perspektīvai. Manuprāt, tas ir nozīmīgi, un ja mēs šeit darām, starp citu, kvantu tehnoloģiju un kvantu datoru ziņā, Rīga ir pilnīgi noteikti viens no 3 Eiropas ekonomiskā zonā top zinātniskajiem centriem. Mums ir super augsta līmeņa speciālisti. Un man prieks, ka daļa no viņiem arī strādā mūsu uzņēmumā. Otra sadaļa, ko es gribēju minēt, aizsākoties Covidam, protams, mums bija ilūzija par to, ka nezinu varēs tik ātri pārcelt digitālajā telpā. Šeit mans piemērs, neminot konkrēti skaidrs, protams, ir tas, kad jūs noteikti pamanījāt, kad arī Saimai vajadzēja pāriet uz attālinātu darbu. Un mēs lieli zinām, ka digitālās pamatnostādnes radās jau diezgan daudz gadus atpakaļ, ļoti daudz gadus atpakaļ. Es neminēšu, cik daudz deputātiem bija darbojošamies e-paraksts, bet tas skaits tiešām ļoti pārsteidza pie tā, ka mēs lieliski zinām, ka tos politikas dokumentus jau lielā mērā Saima tomēr tur savā pārvaldībā. Tas skaits bija niecīgs. Otrs, bet šādā veidā mēs arī no savas perspektīvas sagrāvām gan ilūziju par to, kā ir patiesībā, jo priekšstats bija daudz pozitīvāks. No otras puses, tas rezultāts ir vienkārši skaists, ja mēs runājam par to, cik ātri varēja pārcelt uz digitālo telpu. Par pagājušā gada sākumu, kad visi pragmatiski domājuši cilvēki līdz pēdējiem domāja, ka kara nebūs, jo tam nav pragmatisks ekonomisks pamatojums. Tad jāsaka, ka tā arī bija viena no ilūzijām arī IT IKT jomā. Un
Šeit kā labo piemēru es varu minēt to, ka mums izdevās ar resoriem, ar valsts pārvaldi ļoti ātri vienoties par risinājumu, ko mēs arī izveidojam, kas ir valsts intranets. Tas ir gadījumā, ja valstī nav iespējams globālais internets vai smagi kiberuzbrukumi, tad ir sistēma, kādā veidā valsts iestādes var savā starpā sazināties, valsts iestādes ar iedzīvotājiem un iedzīvotāji valsts iestādēm. Saucās Gala veiks, un tas, manuprāt, ir liels piemērs, kā 3 nedēļu laikā var izdarīt nozīmīgas lietas arī IKT jomā, kur mēs visi zinām, ka notiek salīdzinoši lēni. Jā, un noslēdzošais piemērs ir, daudz no jums, lielākā daļa noteikti ir dzirdējuši pēdējo gadu, laikam varētu teikt, vienu no stāstiem drošības jomā, kas saucās ārējā sauszemes robeža. Droši vien esat dzirdējuši par labiekārtošanu, par žogu. Tad mums arī kopš augusta un septembra kabineta lēmumiem arī pavērusies šī lieliskā iespēja piedalīties šajā projektā, perspektīvai nodrošinot tehnoloģisko risinājumu. Tad jāsaka par to, cik tehnoloģijas ir tuvu mums, par kurām mēs domājam, ka viņas nav, tad es varu teikt, ka, lai nodrošinātu šī risinājuma pārvaldību, tad mēs izmantosim gan neironu tīklu, gan arī mākslīgo intelektu, lai strādātu ar ļoti apjomīgu sensoru informācijas skaitu reāla laikā un varētu pārvaldīt un uzraudzīt ārējo sauszemes robežu. Tā kā tās tehnoloģijas ir daudz tuvāk nekā mums šķiet. Lielas paldies! Paldies, Ģirds Ozols! Paldies, Ģird! Vai tur būs arī sejas atpazīšana? Diskutabls jautājums, ja tur bija slēgtā datu tā aizsardzība un tas privātums. Es nevarēšu atbildēt. Robežā nebūs, jā, labi. Tas ir normāli, nav jāatbild. No mūsu nopietni. Mihāls jautā, kā jūs vērtējat Latvijas uzņēmumu un organizāciju gatavību NIS 2.0 prasību ieviešanai? Es nezināšu, kas ir NIS 2, bet... Es varbūt savādāk atbildēšu, netieši. Ir mums ministra kabineta 442 noteikumi, minimālās prasības IT drošības jomā. Pēc sejas redzams, ka nelasīšu, bet... Es vēlējos teikt, ka ja mēs visi kopā, teiksim, tie, kas esam arī šajā telpā, ja mūsu iestādes uzņēmumu, kapitāla sabiedrības un arī klausītāji, kas ir attālināti, ja mēs tuvotos tam, ka mēs varētu atbilst tam, kas jau ir nofiksēts, kam ir jāatbilst, tad tas būtu labi. Paldies. Paldies. CERTLV konferences ir atsauc uz to, ka tur ASV kolēģi ir teikuši, ka pēc viņu vērtējuma šobrīd IT infrastruktūra būtu tāda, ka drošāk decentralizēt. Vai jums ir savs vērtējums par šādu atziņu, ka decentralizēt būtu labāk? Jo patiesībā ir vēl viens jautājums, kas savukārt tiek uzdots, kāpēc netiek pārvaldīts centralizēt, tā valsts pārvalde un pašvaldību līmenī tā IKT struktūra, ka tādā ziņā kā tiek palielināts tas mākslīgi pieprasījums, apjoms. Šis jautājums sev ietver divas, tā ir viena dimensija, centralizēt, necentralizēt, un tad ir jautājums, vai runa par infrastruktūru vai par pārvaldību. Jo, ja mēs runājam par infrastruktūru, tad Latvijas, ņemot vērā Latvijas teritorijas mazumu tomēr, tad infrastruktūras pārvaldība noteikti būtu centralizējama, jo arī viņas uzraudzība un arī incidentu pārvaldībai jābūt centralizētai, jo vēlreiz jautājums, cik daudz ir platformas, kuras tiek pārvaldītas 24/7 Latvijā. Aizsnī IKT platformas. Jā, tikai, bet jums jārunā tik skaļi, lai mūs dzirdētu arī tie, kas internetā. Saistībā ar to, ka viens no riskiem ir iespējams potenciāls militārais konflikts, vai kaut kāds sabotāžas šajā sakarā, vai tā centralizācija nerada mums papildus riskus. Aha. Citiem vārdiem ir tāds drošības apsvērums, kas saka, ka atkal decentralizēt būtu labāk, jo tad, tā teikt, viens objekts, ka ir par mērķi iznīcināts, ir slikti.
Tā Mums būs kafijas pauze. Viennozīmīgi ir grūti atbildēt, jo, ja jūs, teiksim tā, atkarīgs par kuru no lejeriem, par kuru no līmeņiem IKT infrastruktūrā ir runa. Līdzīgs temats nedaudz pieskārāties ar Robertu, manuprāt, ir par mākoņiem, ja? Teiksim, kurā teritorijā, kurš pārvalda, kurus datus. Nav viennozīmīgas atbildes. Ir jāskatās no informācijas sistēmas un datubāzes kritiskuma. Skaidrs, ja kritiskums ir no augstākā līmeņa, skaidrs, un tas nav noslēpums, ka tas notiek, kad ir lokācijas, jeb adreses ir vairākas Latvijas teritorijā, kā arī, protams, ārvalstīs. Jā. Es teikšu paldies arī tiem jautātājiem, kuru jautājumus mēs neuzdosim, jo man iekšējais pulkstenis saka, ka mums gribētos beigt laikā, lai kas ar mums turpmāk arī nenotiktu. Bet tā kā Ģirces nopietni, beigt laikā ir svarīgi. Un, ja Ģirds būs mūsu konferences dalībnieku vidū arī līdz kafijas pauzē, tad es gan Gints uzdoto jautājumu, gan Iluts varētu adresēt, bet jūs varat mēģināt noķert Ģirtu kafijas pauzes laikā. Paldies, tas bija Ģirds Ozols, aplausi, paldies!